Tātad gaiss un vēlreiz gaiss. Būvobjektā mums neiztika bez kompresora palīdzības. Tādēļ mēs esam iegādājušies divus dažādus kalibrus. Abi divi ir 16 bāri spiediens. Viens ir 4 kubi minūtē, otrs ir līdz 8 kubi minūtē kompresora jauda. Tātad šie Kīseri jaunie dīzeļu kompresori ir aprīkoti ar Kubota Stage 5 dzinēju, kas attiecīgi atbilst visiem emisijas līmeņiem. Zaķi, truši mežā būs apmierināti ar šo kompresoru darbību būvobjektā. Kompresori ir uzsēdināti uz vienas asis, tam ir paredzēta āķa vieta, attiecīgi celtne piekabinam klāt, noliekam, kur vajag, pieslēdzam šļaukas. Tātad šis jaudīgais kompresors ir ar 4 izvadiem. Principā mums ir viena centrālā izeja, 3 paralēli darbojošās izejas. Motors ir pārsteidzoši kluss, iedarbinot un aiztaisot vākus. Mēs principā nedzirdam motora skaņu, kas ir ļoti patīkami. Protams, kad mēs ieslēdzam iekšā pneumatiskos instrumentus, tad tā skaņa paliek bišķiņ tāda neforšāka. Šis te ekrāns arī diezgan moderns. Principā šeit baigo mākslu iedarbināt nevajag. Pagriežam šo te podziņu, nospiežam zaļo podziņu. Izslēgšana arī elementāri. Nospiežam sarkano podziņu, nedaudz paturam. Panelī viņš uzrāda, pēc cik sekundēm viņš izslēgsies pats ārā. Un ja tev arī ir vajadzīgs liels kompresors, jaudīgs, kluss un dabai draudzīgs, zvani man, zvani Storentam, aizvadīsim vai pats var atbraukt pakaļ.